Sīnepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kāda plate skan tavā galvā? Šodienas rakstu vieta. Kurš jūsu starpā var ar raizēšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Mateja evaņģēlijs, 6. nodaļa, 27. pants. Šodienas pārdomas. Noteikti esi sevi pieķēris dungojam kādu melodiju, kuru pirms brīža, piemēram, iepērkoties veikalā, varbūt pat nejauši dzirdēji. Līdzīgi, ja neesi uzmanīgs, vari uzķerties uz raizēšanās meldiņa, kas var sabojāt tavu vissaulaināko dienu. Raizēšanās ir destruktīva. Tā dod iespēju darboties vēlnam, tāpēc izvēlies uzticēt savas problēmas Dievam un izvēlies pielūgsmi. Apzinies, ka slava un pielūgsme dod iespēju darboties Dievam tavā situācijā. Raizēties nozīmē spēlēt velna mēlu plati atkal un atkal. Dievs Iesajas grāmatā ir apsolījis, ka Viņš mūs uzturēs pilnīgā mierā, ja mēs vērsīsim savas domas uz Viņu. Pievērs uzmanību, kāda plate skan tavā galvā. Ja ļaujies negatīvām domām, tu zaudē mieru. Iespējams, tev ir jāmaina fokus, uz ko tu koncentrējies. Brīdī, kad gribas uztraukties, izmanto to kā atgādinājumu, lai pielūgtu Kungu un pateiktos Viņam par Viņa labajiem un dārgajiem apsolījumiem. Met visas savas rūpes uz to Kungu, jo Viņš rūpējas par tevi. Šodienas lūgšana. Mīļais Tēvs, piedod, ka esmu ļāvis skanēt nepareizajai platei manā galvā. Es atsakos no raizēm, pieņemu tavu mieru un izvēlos slavēt tevi. Patiesi, tu esi uzticams un tev ir svētības plāns. Tu vādi mani ar tavu mīlošo roku un rūpējies par mani. Tev slava un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen.